Sveiki, skatītāji! Šis video būs par darījumu formu. Par to, kāda ir nepieciešamā forma darījumiem, kurus mēs slēdzam ikdienā. Bieži vien mēs slēdzam dažādus darījumus, piemēram, pirkuma līgumus un citus, īres līgumus, nomas līgumus. Bet kāda ir nepieciešama forma? Civilikumā ir noteikts, ka rakstiska forma ir nepieciešama vai nu pēc likuma, vai pēc dalībnieku vienošanās. Ir atsevišķi gadījumi, kad likumā ir noteikta rakstiska forma, piemēram, gan jaunajā, gan vecajā īres likumā, tāpat arī likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, kur ir noteikta lauksaimniecības zemes nomas līguma forma, un ļoti būtiski, ka rakstiska forma ir noteikta likumā tajos gadījumos, kad ir nepieciešams tiesības nostiprināt zemes grāmatā. Tā piemēram, tie ir visi tā saucamie atsavināšanas darījumi, tā skaitā arī pirkuma līgums. Parasti pirkuma līgumus slēdz pēc 4 formām, varētu teikt, no kurām pirmās 3 ir privāti līgumi un 4. ir notariāla akta formā. Kāpēc 3 privāti līgumi? Tāpēc, ka bieži vien privātus līgumus raksta un sastāda jebkurš, pilnīgi jebkurš, paņemot kaut kādu līgumu internetā un sazina, ko tur sarakstot. Bieži vien pat bez jurista izglītības un vispārīgām zināšanām nekustamā īpašuma lietās. Otrs gadījums, jau labāks, šos te privātos līgumus sastāda notārs, bet tomēr slēdz kā privāts līgums. Trešais gadījums, arī privāts līgums, līgumu sastāda notārs un apliecina parakstu īstumu. Bet vienalga visi šie 3 pirmie ir un paliek privāti līgumi. Ceturtais ir līgumi, ne tikai pirkumi, bet atsavināšanas līgumi notariāla akta formā. Es esmu dzirdējis viedokli, ka notariāla akta formā līgumi tiek slēgti reti. Un būtu ļoti labs jautājums. Vai tiešām reti? Cik reti? Un tāpēc mums ir nepieciešami dati. Un es jums tūlīt izstāstīšu, kādi tad ir dati par pēdējiem 5 gadiem no 2019. Gada līdz 23. gada, ne pašām beigām, bet mazliet mazāk, bet tendenci varēs redzēt ļoti, ļoti labi. Un par 3 darījumiem, dāvinājuma darījumiem, maiņas darījumiem un pirkuma darījumiem. Un, zināt, es biju patiešām pārsteigts, ka, tā piemēram, sāksim ar dāvinājumu darījumiem, Kurzemes tiesā 68% 23. gadā ir notariāla akta formā. 68, gan 70% notariāla akta formā. Rīgā 37, Rīgas rajonā 34%. Visur tendence, visā Latvijā ir tendence notariāla aktā darījuma formā noslēgto līgumu skaitam palielināties. Lēni, bet palielināties. Maiņas darījumi ir Kurzemē 36%, Rīgā tikai 22%, Rīgas rajonā 38%, Zemgalē laikam vismazāk 18%. Atgriežoties vēl pie dāvinājuma darījumiem, būtu labi uzdot jautājumu, bet kāpēc? Kāpēc tik augsts procents Kurzemē, piemēram? 70% notariāla formā. Un es domāju, kāda bilde ir tāda. Varbūt kāds var komentāros uzrakstīt kādu citu viedokli. Mans viedoklis ir tāds, ka dāvinājuma darījumi visbiežāk tomēr notiek radinieku starpā. Tātad visbiežāk valsts nodeva ir 0,5%. Tātad samērā zema atšķirībā no pirkuma darījumiem, kur ir 1,5 vai 2%. Līdz ar to nav tik lielas izmaksas, jo skaidrs viens, ka notariāla akta formā slēgtiem darījumiem ir augstākas izmaksas. Un otrs, visbiežāk cilvēki neiesaista kādus starpniekus, māklerus, neiesaista advokātus, juristus, vienkārši iet pie notāra un saka, mēs vēlamies viens otram kaut ko uzdāvināt. Un tāpēc neparādās vēl kādi citi konsultanti vai vēl kādi, un konsultants, pamat darījuma vadītājs šajos dāvinājuma darījumos ir notārs. Tad lūk, bet interesantākais ir, kā tad ir ar tiem pirkuma darījumiem. Un pirkuma
darījumos notariāla akta formā, Kurzemē jau pieminētajā 30%, arī diezgan augsts procents, 30% notariāla akta formā, un kā jau teicu, visos darījumos ar tendenci lēni, bet notariāla akta formā noslēgto darījumu skaitam palielināties. Un, kā jūs domājat, cik ir Rīgā? 8%. 23. gadā tikai 8% pirkuma darījumu tiek slēgti notariāla akta formā. Nu, es domāju, ka iemesli ir viens jau mans pieminētais, ka šajos darījumos ir iesaistīti diezgan daudz juristi, mākleri, advokāti un vēl dažādi citi konsultanti. Nu, kā arī, protams, Rīgā ir augstāk nekustamā īpašuma cena. Līdz ar to izmaksas jau tā ir liels, un ko darījumos iesaistītie dalībnieki bieži vien cenšas ekonomēt līdzekļus. Nu, tāpēc slēdz šos reizēm, piedodiet, apšaubāms izcelsmes pirkuma līgumus, nu, tādējādi iekonomējot naudu. Jāsaka, ka mans viedoklis, iespējams, ka jau esat dzirdējuši, ir, ka notariāla akta formā būtu jāslēdz nekustamo īpašumu atsevināšanas darījumi jau no 90. gadu vidus vai pat sākuma. Nē, Latvijā tad kā obligāts nosacījums tas nav ieviests, ir Vācijā, ir Lietuvā, ir Igaunijā, tas vispār ir raksturīgs ģermāņu tiesību saimnes valstīm. Latvijā nē, tā ir tikai brīva izvēle. Esmu dzirdējis viedokli, ka es lobēju notāru intereses. Pilnīgs muļķības. Tā tas nav. Es lobēju tikai vienu. Es lobēju drošību darījumos ar nekustamo īpašumu. Un arī šajā video noslēgumā es izsaku cerību, ka Latvijā beidzot tomēr tiks mainīt likumdošanu un noteikts, ka visi nekustamo īpašumu atsevināšanas darījumi ir slēdzami notariālā akta formā. Paldies, ka skatījāties. Visu labu. Tiekamies!